Labrīt! Tātad šis ir intro šodienas videoklipam. Labrīt! Re, kur ir kadri? Kā mums iet? Tādi neki mandariņi, kāpēc? Apmēram tas tāds ātrais ieskatiņš. Nu ko? Mazgājam zobiņus un braucam. Un tāpēc man tik ļoti patīk braukt uz ziemas trasēm, tāpēc, ka nav baigi daudz nekas jāņem līdzi. Pasties, mums ir tikai instrumentu kaste, bišķiņ cimdi, kompresors un 2 ķiveres. Un viss filmēšanas ekipējums. Un nu tā kā vairāk neko baigi nevajag. Šitā šobrīd izskatās ārā. Baigā ziemā, viss ir apsnidzis, viss ir sasāls, pasasāls. Sasāls, здесь тоже pasasāls un šeit pasasāls. Rekā. Un, jā, ārā kaut -20 grādi. Šitā būs šodien mūsu kariete. Nu, nē, ar šito mēs nebrauksim, ar šito mēs vilksim. Mēs meklējam, šitais, jā. Bet viņš tur ir salikts tā kā tetrī, tur baigi uzmanīgi, ja tu ņem ārā smuki ieliec apakaļ iekšā. Nu, es ņemšu ārā un paturēšu. Mēs ar šito filmēsim. Nekad jau. Vai kur jau nāk pie mums pēc diedos, lai tajam. Pampers pazud. Viņš ir tā. Nē, bet nav nē. Skaties, kā pagans jāvar vaļā. Pies, cik atbildīgi Džeks tev taisa. Pasties, nu cik atbildīgi, visu zikājiem turās un mīlestības. Pagaid, vispār ir jāiepazīstās. Vai kaut kāds intro jāuztais? Šis ir intro. Šis ir viens no mūsu aparātiem BMW E46 M3. Mēs brauksim, šis ir viņam dailies, šis ir mans beateris. Atbrauks vēl mašīnas. Labi, ziptājs vienmēr jātur mašīnā. Taurīt nestrādā. Nekas. Kādu šitā te OMP un bieži kā ieķirās? Galvenais, kad... Tev, ka hidra strādā, ja? Galvenais, ka jostas strādā arī. Tas man ir... Nē, man nav beņķi. Kur esat redzējuši dristu tačku ar elektriskiem beņķiem? Un... Ādas elektriskiem beņķiem, sorry. Man likās, ka man ir arī beņķu apsilde, bet nav laikam. Tas bija vienā citam beaterim laikam. Tu pretslīdi izslēdzi? Kas ir tas tāds? Kas ir pretslīdi? Man tikai slīdi. Pirmie testa braucieni. Nākamais gadus esam nošķiluši. Let's go, let's go. Kāds skrūvīts mētais bagažniekā vienkārši? Kurā vietā? Vienkārši skrūvītas mētājs bērstās apkārt. Es domāju, kas tā skan, jā. Kā ir? Jau filmē? Ir normāli, jā, filmē. Prieda jau uzlika, jau rakstīja, tā kā tur jau visa atmiņas karta būs pilna. To čība. Tāpēc zārtas tiks. Skaties, kā laim!
Tagad, bļā, mēs neataisīsim bagani. Acis izstāst. Kā tur attiecīt? Nu, nevar, tur ir vajag to līstīti vajag. Bet līstīti tajā mašīnā palika. Stāsts, kas notika. Es nezinu, acis nomir. Braucam. Bļā, tik tu šauri, draugs. Un tu amerikānis, ja? Anglis. Pārbūvēts. Nē, neesmu piesprādzējies. Tu savās pratējies? Nē. Nu jā, ja nav aķis, es nevaru arī šito attaisīt. Es ceru, ka viņš nenodega. Ačs nav aizbīdies nekur. Nu jā, bet viņš vienkārši viss pazuda. Pagaid jānoskaidro par vispār čīstu, vai tas nav aķis, jo man izstāst, ka tur aķis viss ir kārtībā. Braucam. Tu ārā tiksi? Es nezinu, pastāv. Pārbrauc. Kāda sajūta jau pēc pirmā iekšana? Es jau atkal sabiju, zini kā, bet nē, aķis nebija līdz galam pieskrūvēts. Viņam tur bija šī konteksts. Uz kuru pusi mēs braucam? Uz otru, ja? Nu, laikam, ka visi jau tagad brauc otrā virzienā, jā. Cik viņam tagad kilovati bija uz stenda? Oi, 280 kaut kā. Jā, halo. Jā, sveiki. Tuņās. Jā, tuņi izies ārā man pakaļ parcinī. Pēc tik minūtēm? Labi, paldies. Don't text and drive. Tā, kur ir pēc 2 minūtēm būs? Davai. Oi, apgriezās riņķi. Uz cik tu brauc? Skaisim. Uz 0. Nē, pietiek rakstīt. Jā, tur vajag viši ieprakt visādi šajā trāsē. Kā tu beidz? Augšā pogumu. Oi. Tu zini, ka tas laik brauc bez GoPro? Kad tikko kā tu uzliktāji savu tur arī nokritajā mašā maliņā. Nopietni? Nu, jā. Es jau tikko no zemes paņēmu. Tu neuzskačāji kārtīgi, laikam. Nē, nu, kaut ko es tur uzskačāju, bet... Līdz galam, kamēr ieiet sarkanēs iekšā. Tāds netīvs virsmas var jau rādīt uz projektu. Kur tu upatņiniki? Zini, kā ar mašīnu, kā ar sievieti, jābūt pieradušam pie konkrēta modeļa. Nezinu, nevar saprast. Pagaid, viņam nav turbīna, tas ir... No. Nu ko, tagad būs bišķiņ pa naktī jāuzbrauc ārā, jo viss ir satumsis. Re, kur šodien vēl mašīna nav pievīlus. Nu jā, ja nav aķis, es nevaru arī šito attaisīt. Nu, tik ik pa laikam kādu eļļu apēd. Re, kāda viņa jau tāda netīra palikusi. Šeit vispār viss ir dubļos. Izpūtējis viss netīrs. Aizmugur šitā izskatās. Arī te mums ir normāli uzsals. Karaži tagad atbrauca mans mehāniķis. Pārbaudīt taču. Mēs neko nesaplēsām. Nu, ja neskaita to graboņu. Tā graboņa normāli. Un kas tev ir pa tačku? G39. Mēs jau rekur līmējām vienā pusē šito. Nu, piesūc ekni un aizmugurē. Nu, tur labi smuki kadri sanāca. Jā? Pat diezgan labi turējās arī. Tu buferi noņēmi, kāpēc? Nu, tur ir normāli piesals vecīgi. Vismaz nav rūsas. Nav rūsas vispār. Čotka. Čotka. Šauja arī? Jā. Jā? Popkorns ir, jā. Cik tev tur degvielas vēl iekšā? Nu, ceturdaļa, varbūt drusku mazāk. Tiesības un tehnisko lūdzu. Jūs dzērāt? Vai jūs pīpējāt? I don't understand that. Nē? Pīpējāt? Jūs pīpējat? Ko jūs pīpējat? Tā, vsjo, vēdīsim uz iecirkni. Tagad?
kas tas ir? Neko sev. Trešā vienīgi visots papildus spēks. Bruņot, viņi ir bruņot. Kā ar gaismām? Ledbara, kā redzi, nav. Tak tas ir modē tagad. Valentīna dienas vairs. Jā, drīz taču būs. Nu, vai bičīs jau tev ir prasījis būt tavam Valentīnu vai kā tur? Es jau viņai dāvinu. Nu, vienīgi? Ko tu uzdāvināji? Rozi. Plasmasas. Man nepatīk īsti. Nē, zini kā? Tāpēc, ka viņš novīs, saprot? Nekars augšā, vai ne? Nē, zini kā, mēs braucām vispār ar veņķiku izslēgtu. Un tad karsta. Tad mēs ieslēdzām, un tu viņi palika augsta. Jā. Tas nākamais AliExpress pirkums būs... Šitā deņģi? Jā. Tikai tāpēc, ka viņi ir. Nu, pat tā rozā. Kāpēc viņi ir augstās? Jā. Man tā patās ir. Tāpēc, ka tu viņu saliki apakaļ, un tad viņi sāk raustīties. Bet esam trasē. Re, kur ir 46. New Lamborghini here. Tūlīt brauksim. Tūlīt jums bičīs parādīs, kā ir jābrauc. Viņš jau pats arī nemāk braukt. Tā mums degviela beigsies. Labi, veselīs auto. Čau. Brauksim tandēmā. Tu izskatās ļoti daudz saķerēt.